Sveiciens visiem! Šodien atrodamies Veckurmi saimniecībā Vidzemes pusē un nedaudz aplūkosim ar roku vālotāju, vālu veidotāju, pacēlāju jauno sēriju RS sēriju. RS sēriju it kā ir tas pats, kas RT, bet patiesībā tā ir pavisam cita un jauna mašīna. Darbs šodien ir jādara daudz, mēs stādināt mašīnu nedrīkstam. Laiks ir ļoti labs, sola rītā lietu, tāpēc mēs tikai varam apskatīties no malas, kā šī pacēlājs, RS sērijas pacēlājs strādā un mēģināt arī no malas noskatīties tieši tās izmaiņas un labumus. Itāļu ražotājs ROK ražo tikai un vienīgi šāda veida pacēlājus, vālotājus, un līdz ar to ir ļoti labi specializējies tieši šajā darbā. Patenti joprojām ir kaut kādi 30 vai 33 aktīvi patenti, kas aizsargā dažādus izgudrojumus. Un var teikt, ka tas ir viens no līderiem šajā jomā. Sākumā ražotājs bija domājis taisīt RT sērijas modifikāciju, vienkārši prieliekot priekšā ierobežotāju ruļļus, kas palīdzētu pacēlāju zariem paņemt zāli, to uzlikt uz lentes, neļaujot zālē mesties uz priekšu, īpaši tajā gadījumā, ja tā ir maza zāle, slapja zāle. Bet pēc vairākiem mēģinājumiem ražotājs saprata, ka tas nav tik vienkārši, īpaši ruļļu svara dēļ, un līdz ar to nācās izveidot pavisam jaunu modeli RS sēriju. Lielākā vizuālā starpība, tieši ko redzam, ir priekšā redzamie ierobežotāji ruļļi, kuri ir svarīgi 3., 4., 5. pļaumā, kad Latvijas apstākļos šis pļaums ir maziņš, zāle tāda īsa, smaga un slapja. Un iespējams, ka šobrīd šajos apstākļos, kā tagad redzams, ka zāle ir liela, tas nav tik nozīmīgi un svarīgi, bet tas jau katram saimniekam ir pašam jāizvērtē, kas viņa saimniecībā ir aktuālāks. Bet ir vēl lielas izmaiņas. Patiesībā ir cits rāmis, cits turētājs, cita lenta, citi tie saucamie loki. Tā ir jauna, pilnīgi cita mašīna, ROK RS 1000. Vēl kā īpatnība, tieši RS sērijas īpatnība, jāuzsver šo ierobežotāju ruļļu stiprinājums. Kā tas stiprinājums ir atrisināts. Aizmugurē redzami hidrocilindri un arī tur ir hidroamortizācija ar hidroakumulatoriem. Līdz ar to var teikt, ka šis stiprinājums ir izveidots ļoti nopietnis un stiprs. Līdzīgi kā RT sērijā, arī šī RS sērija balstās un ripo uz tandēmā saliktiem ritentiņiem apakšā. Kā jaunums ir šo ritentiņu augstumu regulācija ar elektromotoriem. Tāpat ir iespējama automātiskā eļļošana, bet jāizvērtē tās nepieciešamība, jo pat bez automātiskās eļļošanas visi smērēšanas nipeļi ir iznesti un salikti pa blociņiem ērtās vietās. Jāatcerās vienkārši operatoram, tas jāizdara. RS, kā jau nosaukumā norādīts, RS 1000, tad 1000 jau norāda, ka darba platums ir 10 metri. Te gan jāmin, ka 10 metri ir kopā ar visu vālu. Šī izmēra pacēlājs sastāv no 3 daļām. Katra daļa var strādāt atsevišķi. Piemēram, ja kāda no daļām ir pacelta, tad strādāt nolaistās. Lentāri var mainīt virzienu uz vienu pusi, uz otru pusi. To dara ar pulti, kas atrodas kabīnē. Līdz ar to šis pacēlājs ir universāls ne tikai zāles, bet arī siena un salmu gadījumā. Katra no pacēlāja 3 daļām perfekti kopē lauka reljefu. Īpaši tas svarīgs kalnainos apstākļos. Tādā veidā izdodās ievērojami samazināt smilšu, ja tā saucamo pelnu saturu barībā. Un var teikt, ka rezultātā ir veselīgākas govis un vairāk piena. Kā papildus aprīkojums ir iespējams vālu tāds ierobežotājs, vālu veidotājs sānos,
hidroliski paceļams, bet šobrīd tas ir noņemts, lai netraucētu operatoram apgūt jaunu agregātu. Arī operators strādā pirmo dienu, tā kā iespējams kādā vietiņā kaut kas neiet tik raiti, bet jāatzīst, ka svarīgākās iemaņas ir apgūtas un smalcinātāja tehnika jau nedaudz sāk atpalikt. Atļausim saimniekiem strādāt un vienkārši paskatīsimies. Ja patikās, liekiet īkšķīšus un abonējiet mūsu kanālu.